Nākamā gada februārī Olaine atzīmēs savu 45. jubileju, bet jau nedēļas nogalē jaunieši gatavoja dāvanu pilsētai, no saviem ķermeņiem izveidojot savas pilsētas vārdu. Mūsdienīgajā un atraktīvajā flashmob piedalījās skolēni no visām mācību iestādēm, un katrs varēja izvēlēties sev tīkamāko burtiņu no vārda Olaine. Jā, Olainas pirmā vidusskola visi bija burtiņš. Kāda bija tā sajūta būt iekšā tanī vārdā Olaine? Bija ļoti laba vienotības sajūta. Visi bija tā kā vienoti. Mūsu skola arī bija vienotā burtiņā. Viss bija ļoti labi. Mums patīk. Ar flashmob gan svētki, kas veltīti jaunā mācību gada sākumam un jau aizvadītie jauniešu dienai, nebeidzās. Piedalīsimies, protams, visādos pasākumos. Tur notiek šaušanas kaut kādas. Vakarā būs diskotēka, iesim visi, protams, uz to. Kas tad ir tas pats galvenais pasākums, vai tā ir diskotēka? Nē, tā ir Olainas jauniešu pasākums. Galvenais ir draudzība. Kas meitenēm galvenais? Galvenais ir tas, ka visi kopā sin un taisa Olainas dzimšanas dienā, jā. Olainas dzimšanas tēma. Jā, tas ir pats galvenais. Visi kopā bērni piedalījās arī draudzības skrejienā un citās aktivitātēs, bet vislielāko interesi īpaši zēniem raisīja iespēja ieterpties īstās karavīru формās. Тяжеленькая форма это. Ну, потихоньку можно привыкнуть. Тебе нравится милитарное дело? Да. Чтобы всего больше? Да, нравится. Хотел бы служить в армии? Нет. Почему? Потому что там можно ранение куда-то и умереть. Ощущение вообще такое классное. А вообще праздник тебе нравится? Да, очень. И что больше всего? Ну, оружие и всякое такое. Самое главное оружие? Ну да, ну и камуфляж, и броня. Bet, lai iemēģinātu roku šaušanā, bija nepieciešama arī pacietība, jo izveidojās gara un gara rinda. А вообще тебе нравится милитарное дело? Да. Будешь военным? Ну, если все нормально будет в жизни, то возможно стану. Šādi svētki Olainē tiks svinēti pirmo reizi, bet iecerēts, ka tā noteikti kļūs par tradīciju. Mūsu mērķis ir, lai mūsu novadā bērni un skolēni būtu draudzīgāki, lai viens otru cienītu, un tāpēc mēģinām organizēt, teiksim, pasākums, gan kultūras pasākums, gan sporta pasākums, kopā gan latviešu valodas apmācības bērniem, gan mazākumtautības bērniem, un arī mūsu valsts iestādē koledžā, jo mūsu koledžā kopā mums arī apmēram mācās 500 audzēkņu, tātad, kuri ir sabraukuši no visas mūsu Latvijas. Un tā kā cenšamies tātad viņus radināt pie sakoptas vides, par ko mēs visi kopā rūpējamies savā novadā, un rūpējamies arī par veselīgu dzīvesveidu. Un domājam, ka jo mēs biežāk veidosim šādus kopīgus pasākumus, ka tas varētu jauniešus arī uzvesties disciplinētāk un mācīties labāk. Vecumā no 13 līdz 25 gadiem Olainē dzīvo vairāk nekā 3000 jauniešu. Lielākā daļa no viņiem ir lepni, kas sevi var saukt par olainiešiem. Ko jums nozīmē Olaine? Jūs te jau sen dzīvojat? Olaina mūsu dzimtā pilsēta. Jā, mūsu mājas. Un kā jums šķiet, kādas tad ir tās jūsu mājas? Viennozīmīgi labākās. Jā, tieši tā. Ir jauniešiem, ko darīt Olainē? Jā, protams, ir dažas sliktās puses, protams, Olainē. Un ir arī labās, protams. Visi ir vienoti, visi pazīst visus. Tā kā mums patīk dzīvot Olainē ļoti. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.